Esmu pilnīgi pārliecināts, ka katra Latvijas iedzīvotāja mājsaimniecībā noteikti ir kāda Bosch elektroiekārta vai mazā vai lielā sadzīves tehnika. Taču iespējams, ka ļoti liela daļa nemaz nezina, ka Bosch ir liels ražotājs tieši auto rezerves daļām un apkopas materiāliem. Un šodien mēs apskatīsimies, kas tad aktuāls ir šai rudens, ziemas augstajai sezonai. Ja neskaitām profesionālo aprīkojumu un citas specifiskas nozares, Bosch piedāvājumu autoīpašniekiem var iedalīt divās lielās grupās – piederumi un detaļas. Primāri mums būtu jāparūpējas par drošību. Tātad vējstiklim būtu jābūt tīram, automašīnas apgaismojumiem jāstrādā, vējstikliem nevajadzētu aizsvīst. Bosch ir viens no lielākajiem vējstikla slotiņu ražotājiem. Kāgākā noliktavā redzamais krājums ir tikai daļa piedāvājuma. Šeit es vēlētos uzsvērt, ka ražotājs Bosch ražo īpaši modeļiem paredzētas logtīrītājas slotiņas, lai jums nerastos jautājumi vai nemāku šaubas, vai šīs te slotiņas garums man derēs, vai derēs tieši šāds te stiprinājums. Un pēc tam nenāktos izmest liekās plasmas detaļas ārā. Norādījumi par automašīnas modeli parasti atrodam uz iepakojuma. Šeit varam redzēt, ka tieši šis modelis ir paredzēts dažādiem Audi A1, A3 modeļiem, 7. Golfam, Škodai, Skalai un Karokam. Lai gan vējstikla slotiņu tehnoloģijas nemitīgi pilnveidojas, tās tomēr nav mūžīgas. Noteikti, kad rekomendējamais maiņas intervals ir 1 gads, es pats personīgi logtīrītājas slotiņas mainu 2 reizes gadā, pirms un pēc ziemas sezonas. Diennakts tumšajā laikā ir ļoti svarīgi, lai jūs redzētu un lai jūs būtu redzami. To nodrošina pareizi izvēlētas un pareizi uzstādītas autospuldzes. Neatkarīgi no tā, kāds ir spuldzes cokola tips, tas ir H1, H4, H7, jūs varat izvēlēties, vai jūs vēlaties standarta gaismas stiprumu vai pastiprināts gaismas spuldzes. Tā piemēram, Bosch Gigalite sērijas spuldzes dod pat par 120% spēcīgāku apgaismojumu nekā standarta lampiņas. Toties pēdējām ir ilgāks kalpošanas laiks. Atkarībā no lietošanas tas ir aptuveni 1 gads standarta spuldzēm vai pastiprināts gaismas spuldzēm 6 līdz 9 mēneši. Protams, gal galā, lai mēs ar automašīnu vispār kaut kur aizbrauktu, tā ir jāiedarbina. Tātad kvēlsaču vai sveču sistēmai jābūt kārtībā, tāpat kā degvielas sistēmai. Kāgā Knudsona piedāvā kā Bosch aizdedzes sveces, tā kvēlsveces dīzeļdzinējiem. Benzīna automašīnām nepieciešams aizdedzes sveces, dīzeļmašīnām kvēlsveces. Apzinīgākie autovadītāji aizdedzes sistēmu pārbauda jau pirms ziemas iestāšanās, lai nerastos situācijas, kad automašīnu nevar iedarbināt. Autovadītāji bieži nemaz nezina, cik bieži nepieciešams mainīt viņu automašīnas aizdedzes sveces. Vidējais maiņas intervāls parasti ir 40 līdz 60 tūkstoši, taču iesaku vērsties pie saviem autoekspertiem, lai piemeklētu īsto rezerves daļu un to nomainītu. Autoservisa palīdzība visticamāk būs nepieciešama arī tad, ja automašīna ilgosies pēc kaut kā no Bosch detaļu klāsta. Ražotāja Bosch sortiments ietver arī bremžu diskus, bremžu uzlikas, nodilumu devējus, salona, gaisa, degvielas un eļas filtrus. Kāgā Knudsona kā oficiālais Bosch pārstāvis sadarbojas ne tikai ar Bosch kārtu servisiem, bet arī ar daudziem citiem servisiem visā Latvijā. Un šīs detaļas jūs varat iegādāties un nomainīt arī tur.